būs ar Knutas Klīvnieka vārdiem. Es šo dzejoli izlasīju, un man tā dziļi sirdī ietūrās. Es sapratu, ka šīs dzejoles ir rakstīts no cietuma. Es neredzu gan Knutas Klīvnieku šeit, bet es domāju, ka tas noderēs visiem tiem, kuri ir pa Latviju arī, vispār, kuriem ir uzlikti roku dzelži, un kuri varbūt arī, dažiem bija lemts atgriezties, bet, šis dzejols man tiešām ļoti aizkustināja, un es uzrakstīju dziesmu ar Knutas Klīvnieku vārdiem, tātad savai mīļajai no cietuma. Nākamā dziesma ir veltījums jums, no mums ar Ievu, varbūt tā varētu pateikt. Mēs dzīvojam dziļos laukos, un mums apkārt ir meži, kurvi, un mums kā mūziķiem bieži iznāk tagad naktīs ierasties mājās, kad viss ir augsts, tad jāpadam pa nakti māju, un ziniet, tā tomēr mājas sajūta un uz mājām braukšana tā ir viena skaista lieta. Mēs savā laikā uzrakstīja dziesmas, patiesībā viņa neuzrakstīs, viņa redzēja sapnē. Laikam sapnis ir tā skaistākā lieta, kas cilvēkam iedod kaut kādas tādas emocijas, teiksim, sajūtu mājas. Mēs jums visiem novēlam šo sajūtu veidot mājas, savus mīļos, redzēt savus mīļos, sagaidīt, un lai jūs tiešām viens otru mīlēt.
vai durvīs atvērtajās. Tikai tā, ka tu piemānīs. Tikai tā, es esmu mājās.